Sveiki! Tāpēc seju iesitīju. Sveiki! Te es Paula. Sveiki! Te es Paula. Un šodien jūs redzēsiet īpašu izaicinājumu, un viņš saucās Nemanas rokas izaicinājums. Tātad šodien es jums parādīšu savu pavasara kosmētikas rutīnu. Sākām! Mēs sāksim ar konsīleri. Jo katrai meitenei vajag konsīleri. Tieši uz acīm. Tieši tā. Un uz domās arī vajag. Kārtīgi. Tieši tā. Jā. Pavērzējam pa seju. Pasodiem arī pēc tam. Jā, pavērzējam uz acīm. Lai visi izmērēs kārtīgi. Lai tas būtu ļoti skaisti seja. Ņemam tagad pūderi. Mums tagad obligāti vajag mūsu seju tā kā savākt. Nebūšu savākt, bet mums vienkārši viņu vajag padarīt ne tik ļoti eļļainu. Un jā, mēs ņemam kārtīgu kārtu pūderi. Kārtīgi sasmērējam uz savas mutes. Un arī uz savām acīm kārtīgi kārtas pūderi. Lai būtu bagātīgs seja klāt ar pūderi. Tieši tā. Jā, varam tā. Jā, tieši tā. Tagad turpināsim ar uzacu zīmoļu. Mums vajag vienmēr tādu kārtīgu uzacu spēli. Mums vajag kārtīgs uzacis, tā lai viņas būtu vismaz 3 cm biezas. Jo visiem puišiem patīk biezas uzacis. Arī man patīk biezas uzacis. Es neesmu puisis. Mēs kārtīgi uzsmērējam biezu kārtu. Jo lai viņas pamana visi. Un jā, tieši tā. Tas ir mūsu mērķis. Pretējā virzienā smērējam uzacu zīmoli, lai esam tāds skaidrs kārtīgs skaists uzacis. Mums ļoti modē ir viena uzac. Vispār modē ļoti šogad ir viena uzac. Mēs ņemam birstīti, un visu mūsu skaidrs uzacis ir izsmērējam, pabērzējam, lai viņas būs vēl daudz koptākas. Au, mans acs. Au, man acs. Viss kārtībā. Super. Ok. Super. Acis jau tur ciet, bērni. Jā. Turpinām tālāk ar pavasarīgām atsvainām, tādiem skaistiem tonīšiem, rozīgiem, violetiem. Un uz tā visu uz acu plakstiņa. Mūsu gadījumā uz pieres. Jā, tieši tā. Jo vairāk, jo labāk. Kārtīgi kārtu. Jā, klājam, skaisti, tiešām burvīgi. Arī matiem vajag tādu rozīgu toni, ja tas ir modē. Modē, kā esat rozās čipstas matiem ar atsvainām. Tas ļoti skaisti, jā, mēs arī otru aciņu skaisti izkrāsojam pretējā virzienā. Ļoti skaisti, es domāju, ka būs arī superīgi. Lai mūsu skrops padarītu daudz tādas stumšākas un kuplākas, mums vajag izmantot skropstušu. Tieši tā. Mēs uzklājam uz vaigiem, un tā ir labāk. Un arī uz uzacīm, tas būs superīgi, mums būs vēl tumšāk uz acīs. Nedaudz arī uz matiem mums vajag, un arī uz pieres. Un uz acīm. Jo tur ir pareizi jākāds skropstuši, mēs visu laiku darījām nepareizi. Tā nav pareizi skrops. Skropstuši nav domāts priekš skropsām, viņi domā priekš pieres un uzacīm. Es domāju, ka, jā, man vajag matus dabūt no sejas ārā. Es saņemu matus no sejas ārā ļoti. Un mums te pabeigt šo kosmētikas rutīnu ar skaistu lupu krāsu. Mēs pabeigsim ar lupu krāsu, man jau ir nedaudz uzklāts. Tieši tā. Lai būtu skaists zods un lupas. Šī kosmētikas rutīna ir pabeigta. Ok, mēs esam pabeiguši mūsu rutīnu. Un liela paldies saku savām mīļajām rokām, kurš tiešām tik labu darbu paveica. Mani uzkrāsojot šodien, uzgrimējot. Man ir ļoti tīrs bikses. Tas gatavo? Jā. Ak, Dievs, piedod. Viss kārtībā. Oh my goodness, cik tu esi skaists. Nāču. Ak, šausmas. Es domāju, tev ar otru pusi krāso izrādās. Man zobiem ir psas? Nē. Laikam būšu apēdusi. Konsīlērē. Viņš veselīgs. Ak, šausmas, ko es te esmu izdarījusi? Tu esi malocīga. Es tev uzacis labi uzkrāsot. Vai ne, man patīk, tas uzacis rīgas, tik skaistas. Manuprāt, mēs esam gatavi iekrot Rīgu. Visus sejgalus. Jo tādu izskatu, kā šobrīd ir manas sejas, šo make-up neviens nav kur redzējis. Viņš ir unikāls, viņš ir radošs, viņš ir oriģināls. Tiešām tāds, ko neviens nav redzējis. Es domāju, ka es būšu populārākā meitene visā Rīgā. Tu vēl par šaubies? Nē, es par nešaubās. Esmu ļoti pārliecināta par sevi, tieši tā. Confident. Šis viss bija viens tāds joks.
Ja jūs to nesaprotat. Joko? Kāds joks, mēs aplītīsim ārā. Jā. Jās. Jās! Pārē! Pārē! Abonēt šīs burvīgās YouTube princeses kanālus. Viņai vēl 3 kanāli. Tā kā abonēt visu kanālus. Un spiriet man patīk šim video. Paldies, ka rosaras. Un atā visiem. Čau! Atā! Mēs ejam uz mūsu Valmieras meetupu. Un man drausmīgi balss. Šodien ir tik skaita diena, ārās pēc saulīte, ir silts. Un jā, es ceru, ka meetups būs izdevies un es ceru, ka būs okidoki. Jā. Evelīna, kādas tās sajūtas? Amazing!